שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צל מצלעו, ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. Esiet sveicināti jaunajā formācijas audio ierakstā. Turpināsim mūsu formācijas tēmu par Mariju, un šī dziesma, kas tagad sākumā skan, ļoti atbilst tam, par ko runāsim šodien. Vārdi ebreju valodā, kad iesākumā, kad Ieva stāvēja pretī Ādamam. Un kāpēc šie vārdi ir tā interesanti, par to vēlāk formācijā, bet atcerēsimies, ka pagājušajā formācijā mēs runājām par Mariju kā noslēpumu, kuru Dievs bija paslēpis, kuru gatavoja brīdim, kad laiks piepildīsies. Un tad runājam par šo laikā piepildījumu un arī attiecībā uz mums pašiem, kā mēs piepildām savu laiku. Un tagad šīs dienas, šī mēneša formācija mums būs par iesākumu, par to atgriezīsimies radīšanas grāmatas sākumā, jo Marija, laikam piepildoties un apslēpta no pasaules, kad notiek šī bezvainīgā ieņemšana, lai kādu dienu savā miesā uzņemtu Dieva dēlu, ko evaņģēlists Jānis aprakstīja evaņģēlijā pirmajās nodaļās. Un Marija iesākums, šajās Ziemassvētku laikā mēs bieži lasījām šos Jāņa evaņģēliju 3 reizes. Jāņa evaņģēlija ievadu: iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tātad Marijā šis iesākums, vārds iesākums tika padarīts par miesu. Tātad kaut kas, kas bija pirms radīšanas sākuma, tiek padarīts par miesu. Tas jau vien šķiet kaut kas ļoti aizraujošs, kā tas varēja notikt. Un šī visa tēma, šī nodaļa sauksies arī līdz ar to iesākums un brūce. Šajā reizē mēs apskatīsim pirmo daļu par šo iesākumu, jo tas ir arī mīlestības sākums, kurā Tēvs mūžīgi dzemdē dēlu. Un šī iemesla dēļ Marijā visa realitāte tiks radīta no jauna. Tas ir piepildīta ar jaunu žēlastību, kas būs šī realitāte, jeb fakts, patiesība, īstums, šī žēlastība, kas ir cilvēks. Un šī iemesla dēļ Marija tika aizskarta ar šo žēlastību jau Dieva sirdī, pirms mātes klēpja. Tēvs Antonio raksta: ar šo bezvainīgo ieņemšanu mēs domājam, ka Dieva žēlastība piepildīja Mariju no viņas eksistences sākuma. Neviens viņa laika un būtības mirklis nebija bez šādas pilnības. Tādējādi Marija, laikam piepildoties, tika
ievietota kā oriģināla, jeb mēs teiktu sākotnējais cilvēks, kādu Dievs sākotnēji radīja, kā oriģināla būtne. Viņā šis dievišķais un cilvēciskais bija pilnīgi samierināts, un viņas cilvēcība bija samierināta ar visu visumu. Un tāpēc jau no pašā kristietības sākuma Marija tiek dēvēta kā jaunā Ieva. Tas ir sieviete, no kuras cilvēce bija saņēmusi jaunu sākumu. Un mums arī par to atgādina un runā kardināls Ņūmens, kurš pat pirms pievēršanās katolicismam, viņš arī rakstīja par to, atsaucoties uz baznīcas tēviem, ka Marijai bija tāda pati loma mūsu pestīšanā, kā Ievai mūsu kritienā. Ja Ieva tika paaugstināta augstāk par dabu, ko saucam par žēlastību, tad nevar teikt, ka Marijai nebūtu bijusi tāda pati žēlastība. Un, lai saprastu šo Marijas dāvanu, šo jauno Ievu, mums ir jāatgriežas šajā radīšanas sākumā, lai saprastu, kā tas ir saistīts ar šo sākotnējo dāvanu. Ar to, ka Dievs bija iedomājies savu pirmo ieceri, radot cilvēku, un lai saprastu, ka viņa dāvana ir pilnībā atkarīga no viņa dēla dotās pestīšanas. Tātad, skatoties uz šo radīšanu, mēs centīsimies saprast, kā sākumā vēl neievainotā realitātē parādījās kaut kas tāds, ko Dievs bija iecerējis, šo mīlestības dāvanu, kuras virsotne un piepildījums bija cilvēks. Jo tas pirmām kārtām bija šis sākotnējais skaistums, kuru Marija arī vēlāk tiks lūgta piedzīvot. Tāpēc mums ir jāvērš šis skatiens uz šo skaistumu un jāmēģina atpazīt aiz šodienas grūtībām, vilšanām vai nepilnīgās mīlestību, ko redzam, un meklēt to skaistumu, kas nāca no Dieva sirds. Un tātad radīšanas grāmatas šajā pirmajā nodaļā radīšanas stāstā Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Tātad Dievs mīlestība rada realitāti, dāvanu, taisīsim cilvēku. Ja varētu tulkot arī darīsim vai taisīsim, ja? Un ik viens, kurš lasa šo radīšanas stāstu, saprot, ka nonācis pie cilvēka radīšanas, Dievs pirmo reizi runā par sevi daudzskaitlī. Un senie ebreju komentētāji ir snieguši dažādus skaidrojumus, bet ņemot vērā mūsu kristīgo atklāsmi, balstoties uz baznīcas tēviem šajā daudzskaitlī, mēs varam izsekot arī uz šo atsauci par trīsvienības dzīvi, jo īpaši uz šo mīlestības dialogu starp trim dievišķajām personām. Svētais Jānis no Krusta aprakstīja šādi: Tēvs doda radību dēlam, kā līgava, kas jāmīl. Dēls to saņem ar pateicību, bet svētais gars to padara par dāvanu it visā. Cilvēks, kas ir dāvana, ir no miesas un gara. Un radīšanas grāmatas 2. nodaļā, 7. pantā mēs lasam, tad Dievs radīja cilvēku
no zemes pīšļiem un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Ja visa realitāte ir dāvana, viss, kas ir radīts, tad tās virsotne ir cilvēks. Bet viņš arī kļūst par tādu pašu dāvanu kā viss pārējais, jo zem šī radīšanas stāsta tiek aprakstīts brīnums, ka starp matēriju un garu pastāv tāda vienība, kas ir pilnīga harmoniska, kas cilvēku padara par personu. Un radība viņā it kā apzinās, ka ir dāvana. Tādā veidā cilvēks kļūst kā tilts, kā saikne starp Dievu, starp debesīm un zemi. Tātad Dievs vēlas cilvēku kā dāvanu sev, un cilvēku kā tādu, kas viņš ir, nevis kaut ko citu. Un tieši šī iemesla dēļ jau no paša radīšanas sākuma ir skaidrs, ka katra dāvana sevī ietver kādu vērtību, kas ir jāsaudzē. Citādi tā dāvana nebūs kā iepriekš tika plānota, viņa var degradēties. Tāpēc, ja vēlos pieņemt šo dāvanu, es nevarēšu vairs izlikties vai ignorēt vai mainīt šīs dāvanas, es teiktu, informāciju vai viņas būtību, viņa datus. Piemēram, ja es saku, ka es tevi mīlu kā dāvanu, man būs jāgodā viss, kas saistīts ar tevi, kas tev ļauj būt šai dāvanai, tava unikalitāte, brīvība, tava nemirstīgās dvēseles ķermenis. Es nevarēšu otru izmantot kā līdzekli citiem mērķiem, kā arī es nevarēšu fragmentēt cilvēku. Tas nozīmētu ņemt tikai to, kas man patīk. Un līdzīgā veidā es taču arī vēlētos, lai uz mani tā skatās un izturās gan mājās, gan draudzībā, gan darbā vai sabiedrībā. Negribētu, lai pret mani izturas ar aizspriedumiem vai kā problēmu vai kādu interešu funkciju. Arī negribētu, ka pret mani izturas tikai kā pret ķermeni vai lietu. It kā jūtas vai neuztvertu, un es esmu ķermeņa un dvēseles vienība, kurš saka, ka mīl mani vai ir mans draugs, mīl manu dvēseli tikpat ļoti kā manu ķermeni. Tu kļūsti par visa skaistuma aizbildni. Tas ir tas, ko īpaši sadarinātajiem pāriem ir jāmācās šajā sadarināšanās laikā, kad viņi gatavojas laulībām, kad kļūst viens otram par Dieva dzīvības elpas, ko katrs nes sevi sargātājiem, un tādējādi arī tās miesas tempļa, kas to uzņem sargātājiem. Un tad, kad mēs sakam, ka es tevi mīlu, mēs varam pārdomāt to, ko ar to domāju, ka mīlu. Tavu ķermeni, tavu dvēseli, visu kopumā, vienmēr vai kamēr ir mīlestība, veselībā vai slimībās. Bet arī patiesai draudzībai vienmēr vajadzētu būt kā personas dāvana personai, miesai un dvēselē, nevis tikai mūsu daļām, fragmentiem. Tāpat arī audzināšanai vienmēr būtu jāsākas no atmiņas, no vecāku puses par to, ka viņi ir sadarbojušies ar radītāju, lai radītu pasaulē bērnus, kas ir nemirstīga
dvēseles un ķermeņa vienotības brīnums. Mēs joprojām esam aicināti rūpēties par otru, pat tad, kad mums ir grūti viņus vairs atpazīt, pat tad, kad viņiem ir grūti atpazīt mūs. Tāpēc mēs visi esam radīti no pīšļiem, no putekļiem un gaismas. Mēs esam it kā pazīstami zemē, no kuras nākam, bet arī mīlestībai, no kuras esam ņemti. Un šeit ir mūsu cieņas augstākais iemesls, kā tas rakstīts arī Gaudium et Spes Vatikāna otrā Vatikāna koncila dokumentā. Mēs atzīstam šo dāvanu, lai spētu respektēt šo mīlestību. Un tālāk paskatīsimies detalizētāk, ko tas nozīmē pēc Dieva tēla un līdzības esam radīti. Sākumā domājot arī par brīvību un rūpēm par radīšanu. Tātad pirmās nodaļas 26. pantā veidosim cilvēku pēc sava tēla, pēc savas līdzības. Cilvēks tātad ir šīs dvašas un pīšļu veidots, ir radīts brīvs un spējīgs pārvaldīt radību. Tikai Dievs varēja dot cilvēkam šo unikālo veidu, kā būt viņa Dieva tēlam, būt līdzīgam Dievam pēc viņa tēla un līdzības. Un tā ir brīvība. Un Kierkegaards saka par to, ka lielākais, ko var izdarīt otras būtnes labā, ir padarīt to brīvu. Tikai Dievs mīlestībā, nevis ar spēku, radīja brīvu radību. No otras puses, tas ir arī liels risks, ko Dievs nolēma uzņemties, jo Dievs pakļāva sevi riskam mūsu ticībai vai arī mūsu noraidījumam. Mēs redzējām līdz pat krusta nāvei Dieva dēls tika noraidīts. Jo Dievs uzskatīja, ka svarīgāk nekā jebkas cits ir mūsu vai manis personīgi mīlestība, kas tiek brīvi dota, brīvi mīlēts. Līdz ar to mēs redzam šo mūsu brīvības dāvanu, kas ir kaut kas liels, kas mums ir dot šī dāvana. Un mēs varam dažreiz uzdot šo jautājumu par ļaunumu, kas pastāv pasaulē, vēsturē, baznīcā vai ģimenēs. Tikpat bieži mēs brīnamies, kā Dievs to varēja atļaut. Bet Bībele mums saka, ka cilvēks ir brīvs. Tikai tad, ja viņam ir dota iespēja izvēlēties. Diemžēl dažreiz pat ar iespēju, ka kļūdamies savās izvēlēs. Bet tikai brīvi cilvēki pieļauj kļūdas. Koks vai akmens, kas ir radīts, viņš nepieļaus kļūdas. Un varbūt retāk esam jautājuši Dievam, kā tas iespējams, ka man devi šo brīvību kļūdīties, domājot, ka tā ir patiesa brīvība. Vai arī man ir jāsaprot, ko Dievam nozīmē būt visvarenam mīlestībā. Ka tas būtu it kā viņa sirdī ir milzīga telpa, kas aptver manu šo brīvības ceļu. Un tai pašā laikā viņa sāpes par to, ka viņš netiek mīlēts. Tieši viņa sirdī, kur beidzas katra cilvēka ceļojums. Tieši tur viņš varbūt katru vakaru gaida, kad
pazudušais dēls atgriezīsies mājās, vai ka vecākais dēls sapratīs, ka viņš vienmēr ir bijis mīļotais dēls. Un tomēr radīšanas grāmatas kontekstā cilvēks ir radīts brīvs pirmkārt, lai kaut ko darītu. Brīvība un izvēle ir dota, lai kaut ko darītu. Tas nozīmē, ka viņš ir radīts brīvs, lai pilnveidotu radību. Un ir vajadzīgs, lai pasaule tiktu veidota, attīstīta, lai pasaule augtu. Tātad būt pēc Dieva tēla un līdzības nozīmē arī tas, ka izjust šo brīnišķīgo atbildību, lai strādātu ar to, kas ir, lai radītu vēl vairāk, lai dotu iespēju dzīvot citiem. Tāpēc cilvēka darbam ir pasaulē un viņa attiecībām ar šīm kopīgajām mājām, ar šo zemi, pasauli, pirmkārt jābūt šai kalpošanā dzīvībai, nevis valdīšanai par to. Tāpēc bieži šo piemēru mēs arī dzirdam, kad gani pāvesti tiek uzskatīti par kalpiem. Tātad nevis lai valdītu, bet lai kalpotu otram. Tātad šī brīvība arī par kaut ko, arī rūpes par pasauli, ļauj mums arī sev uzdot jautājumus par to, kā mēs dzīvojam savā darba vidē, kur mums vajadzētu būt, un parādīt sevi kā Dieva lieciniekus. Un pasaulē vajadzētu būt vietai, kur mēs stāstām par to, kāda vēlās būt kustība, arī kā dāvanas un skaistuma klātbūtne tās dažādajās vidēs, mūsu vidēs, kur mēs atrodamies. Un vai mēs patiešām jūtam šo atbildību par šo liecību? Un to, vai ar savu darbu spējam radīt dzīvību tur, kur atrodamies. Vai darba vidē mēs cenšamies paši izvēlēties autentisku uzmanību pret citiem. Un šie apsvērumi attiecas arī uz jauniešiem un jebkuru no mums savā vidē, kur atrodamies. Un tātad mēs esam radīti pēc Dieva tēla. Un radīšanas grāmatas 2. nodaļā mēs lasam par to, kā tiek radīta sieviete, kā palīgs laulāto dzīve, kā piepildījums. Pēc radīšanas Ādams piedzīvo sava veida vientulību, lai arī viņam priekšā ir visa pasaule, bet viņam nav tāda palīga kā viņš. Viņš, kurš ir līdzīgs Dievam. Pasaulē joprojām nav neviena, kas būtu līdzvērtīga dāvana viņam, ko viņš varētu saņemt. Neredz arī nevienu, kur viņš varētu sevi līdzvērtīgi atdot kā dāvanu. Un radot sievieti, Dievs it kā pilnveidotu radību. Te, protams, ir dažādas anekdotes par šo sievietes radīšanu, par uzlaboto versiju, bet pats šis radīšanas fakts, ka Ieva ir veidota no Ādama ribas, gandrīz vai izvilkta no viņas sirds, runā par šo vienlīdzīgu cieņu un to pašu likteni. Vīrietis un sieviete ir atšķirīgs, bet papildinošs, lai kļūtu par vienu miesu un vienu ceļu. Un te mēs esam nonākuši pie brīža,
kur sākumā dzirdējām dziesmu ebreju valodā par šo brīdi, kad Ieva stāvēja pretī Ādamam. Ādamam bija vajadzīgs kāds tāds patiešām, kas ir viņam pretī vienlīdzīgs un kurš arī būtu brīvs savā dabā, lai viņš nebūtu kā valdītājs un ka viņš spētu uzdot šo jautājumu, iet tik tālu, ka diskutēt, lai varētu. Jo mīlestība ir autentiska, kad var skatīties viens uz otru, kas nav pasīva vai pakļāvīga, gluži otrādi. Un tas ir tāds noslēpums, ko laulātajiem vajadzētu saglabāt, atzīstot, ka viņi ir radīti viens otra priekšā, aci pret aci. Un laika gaitā viņi var atklāt, ka viņi ir ļoti atšķirīgi, pat nostāties viens pret otru, strīdēties, bet ar šo iegūto pārliecību, ka neviens no viņiem nevar iet viens bez otra, jo tikai pateicoties otram, ka viņš ir manā priekšā, atšķirīgs no manis, patiesi var kļūt pats par sevi. Saprotiet, ka caur šo vienlīdzību, bet tai pašā laikā atšķirību, cilvēks iegūst savu identitāti. Un savā ziņā Ādama miegs mums arī saka par to, ka varu saņemt šo otra klātbūtni tikai kā dāvanu, kā noslēpumu, lai atbrīvotu sevī vietu cilvēkam, lai viņu varētu mīlēt. Lai es savā veidā būtu gatavs arī nedaudz mirt sevī. Un no vienas puses tā ir taisnība, ka otrs ir ierobežojums manā priekšā. Bet no otras puses tieši šis ierobežojums ir tas, kas ļauj man augt un atrast sevi, saprast sevi. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi piefiksēt, ka šis otrs cilvēks, kas ir it kā ierobežojums, viņš ļauj man augt, pilnveidoties un atrast sevi. Tāpēc mēs runājam bieži vien par laulātajiem pāriem, ka viņi tur pierīvējas viens otram un tā kā meklē šo. Tā ir sava veida mīlestības skola, ka tu mācies, tu atklāji sevi tās lietas, kas ir jāpilnveido, un tādā veidā tu pieaudz, attīsties. Un tāpēc var teikt, ka cilvēks pēc Dieva tēla ir tāpēc, ka tās ir šī līdzība pēc Dieva tēla, ka tās ir mīlestības attiecības starp cilvēkiem, kuri ir atšķirīgi, un tomēr ir šajā noslēpumainā kopībā, kur otrs ļauj man kļūt par to, kas es esmu, un tas ir mīlestība. Un tieši šajā cilvēciskajā radīšanas sākumā tiek slēpts dievišķās dabas dziļākais noslēpums, kas ir mīlestība. Mūsu dziļākais DNS slēpjas Dievā, jo viņš ir
mīlestības kopība starp unikālām, atšķirīgām, bet patstāvīgi dāvājošām personām. Tātad dievišķajā plānā cilvēks ir ne tikai brīvs būt un darīt, bet arī galvenokārt mīlēt. Un mīlēt tieši tāpēc, ka ir brīvs. Kā Edita Šteina mums atgādina, sevis dāvana no mīlestības ir iespējama tikai no brīvas būtnes puses. Bet tajā pašā laikā tikai tad, kad viņš mīl, viņš ir patiesi brīvs. Un šī savstarpējā dāvana rada dzīvību. Kad Ādams un Ieva atdod sevi viens otram, viņi piedzīvo mīlestību, kas spēj iziet ārpus sevis. Ādama dāvana, ko pieņēma Ieva, var radīt jaunu dzīvību. Ieva ir veidota, lai viņu saņemtu un kļūtu kā līdzradītāji. Tādējādi katra sieviete, katrā paaudzē kļūst par tādu maksimālo saskarses punktu starp Dievu un pasauli, jo viņa ir aicināta radīt bērnu arī ar Dievu. Un šajā mirklī apstāsimies, jo tad nākamajā reizē jau sāksim skatīties, turpināt ar tēmu par šo brūci, par šo pirmgrēka notikumu un kā tas ietekmē tālākos visus notikumus. Un šobrīd tad paliksim pie šī tādā iesākuma brīža, pārdomājot par to, kā viss sākās, lai atklātu mūsu kā personas cieņu un nozīmi, kas vēlāk tiks grēkā ievainota un būs nepieciešams atjaunot. Šobrīd atvados no jums, un tad tiksimies atkal klātienes nodarbībā, lai dalītos ar savām pārdomām par šo tēmu. Lai Dievs jūs svētī.